Ir jau 362. diena. Un pie mums šodien ciemos ir Eģus. Čau! Sveicināt! Eģus? Jā. Šodien mēs vēlamies uzdot viņam jautājumus saistībā ar šovu. Jo skatītāji ir uzdevuši daudz dažādas jautājumus. Mēs varam sākt? Varbūt ir kaut kas sakāms pirms intervijas? Varam sākt. Tātad, varam ķerties pie jautājumiem. Ko jūs darīsiet nākošu gadu? Nākošu gadu? Jā. Nu, vēl vienu šovu es netaisīšu. Netaisīsiet, ja? Nē, bet es nodarbošos burtrikiem. Es taisīšu pasākumus gan jau. Noteikti kādreiz ielikšu kādu video. Jā. Bet noteikti daudz retāk, reiz mēnesī, reiz gadā. Un viņi būs daudz labāk nekā šie. Es ka šie ir slikti, bet tie būs daudz labāk, vai ne? Varbūt arī tādi paši. Jā, nevajadzēsiet jaunus trikus. Nu, jaunu triku vienīgi, to noteikti. Jā, lielākus tādus. Kā jūs pazudināt, tur pieminekli, ja? Nebūs tādi? Nē, tādi nebūs. Nu, žēl. Tātad, ejam tālāk. Briesmīgi intervētāji. Kurš ir tavs mīļākais video no visiem taviem 361 video? Man? Jā, mīļākais, tev mīļākais. Man ļoti patīk video, kurš es ar brāli. Kur mēs esam gultā ar lielu brāli. Ar vecāko brāli vārdā? Krišu. Krišu, jā. 71. diena. Un vēl man patīk ar operatoru, ar Paulu. Jā. Ir viens labs video, jā, istabā es teiktu nāc. Bet kā jums ir ar to draudzeni? Jums patīk ar viņu video? Jums ir bijuši tik daudz video kopā. Nav viens tāds spilgtākais, kurš jums patīk? Jā. Nē, nav. Man tikai tie video patīk. Nav tā? Nē, tā nav. Nu, varat zināt, es novēlu veiksmi, ka varbūt šī meita neredzēs šos video, nezinu, vai jums būs labs turpinājums. Cik ilgu laiku jūs veltat vienam video? Vienam video? Daudz. Katrai dienai? Es tā kā, var teikt, visu laiku domāju par trikiem, es pamostos, un es domāju, ko es filmēšu šodien, kāds būs triks. Randiņa laikā es arī domāju par trikiem? Man nav randiņa. Taisnība, jā, varētu būt. Tātad, kur es filmēšu šo triku? Kāds filmēšu, kāds būs joks, kāds samontēšu, nu, tas viss kopā diezgan daudz laikā izņem. Kaut stunda ir minimums, parasti pat ir ilgāk, kamēr viss sanāk, jā, ilgi aiziet. Jums triks ilgi jāmācās? Pats triks? Jā. Nē, es viņus jau pašā māku, tikai... Visus 361 jūs mācījāt, kad sākāt šovu, ja? Jā, es tikai izdomāju kaut ko, nu, kā pasniegt vai kaut tādu. Jūs neesat iemācījis nevienu jaunu triku šajā šovu laikā? Nē, nu esmu kādam. Cik ilgi jūs mācāties to vienu jauno triku? Tieši triku? Tieši triku, jūs ieraugat triku, šito gribu iemācīties. Cik ilgi jūs mācāties? Es tā, tas ir individuāli kā kuram trikam. Jā, labi. Pašā jau tu zini tos trikus. Es patīk zināt tik daudz trikus, jā. Labi, tālāk. Cik daudz trikus tu māki tādā gadījumā? 365. Jau mākat nākamos, kas ir 2 priekš, jā? 2 video atkārtojas, tās un 363. Jā, tad 364, jā. 363. Labi, lai nebūtu. Man tā matemātika tā švakāk. Nu, labi. Redz, blondīni. Daltoniķis arī labi. Tātad nākamais jautājums. Jā. Vai bija tāda brīža, kad gribēji padoties? Nu, viss nebūs, es padodu. Es sapratu, jā. Jā, tā bija. Cik bieži tāda brīža? Tā bija katru dienu kopš 100 dienas. 100 dienas, tad pirmais 100 dienas bija forši. Nē, tā bija tā, ka līdz 50 dienai man patika. Jā. Tad tā kā man sāka nepatikt. Nu, tā kā man patika vēl, bet nepatika. Un tad ap 100 dienu jau man tā kā beidzās idejas, ko filmēt, kāds trikus. Un tad tagad jau tā iezīmējusies kā rutīna katru dienu. Un tā kā tagad es pieredzu vienkārši. Bet man joprojām patīk un es gribu to darīt. Jā, Tā būs otrā sezona. Otra sezona nebūs, bet man patīk šitais. Jā. Nav tā, ka jūsu draudzeni ietekmē jūs to, vai jums patīk jūsu triki. Ja jums nebūtu draudzeni, varbūt jums vairāk patīk to visu darīt. Nē, man tāpēc ļoti patīk. Draudzeni vai kā triki? Triki. Žēl. Burtriki. Labi. Kā tu cīnies ar heiteriem? Ar heiteriem? Pāršā man tā kā heiteri nav, nu ir, protams, bet pāršā ir tādi, kas izsaka kritiku, kad es parādu kaut triku netīšām, ka var redzēt, vai arī, nu, nesanāk tik labs video, kā parasti joks nav smieklīgs. Un tā viņi pasaka, ko viņi domā, bet tā heiteris man ir viens, Verbit 4747. Jā. Tas ir no pirmās dienas, mans pirmais sakotājs, un man pirmais heiteris, viņš katru dienu ierakstīs kaut ko sliktu. Vai vēl joprojām jums seko? Jā. Nē, slikti. Tātad. Vai tev pašam patīk tos, ko tu dari? Nu, šis šoks lielais. Jā, man ļoti patīk. Tu esi tā kā lepojies, es varu, ka tu būsi tu pieveicis lielo gadu?
Nu, nelapojos, bet jā, man patīk. Tev neliekas, tas ir kaut kas tāds milzīgs. Kurš katrs tomēr to nevarētu izdarīt? Nu, es noteikti nevarētu. Nu, tu nemāk trikus. Nē, ko dara, tas jau pēc dienas jau būtu pagānā. Nu, vajag apņēmību, un tad jau viss ir. Tad nākamais jautājums. Kādēļ jūs sākāt vispār šo šovu? Kādēļ es sāku? Tādēļ, ka es gribēju pirmkārt popularizēt iluzionismu, mazliet vairāk, plašākai auditorijai. Tad vēl es gribēju, lai visi redz, ka es tieši protu burtu trikus, jo tieši pēc šova tagad visi uzzināja, ka es māku trikus, un man arī aicina kaut kur un tā. Un jā, es gribēju, lai visi to zina. Jā, labi. Es domāju, ka... Esam gatavi. Domāju, ka varam turpināt, ja? Nebija tas jāsaka, ne? Nākamais jautājums. Kur tu meklēji savus trikus un kā tu viņus iemācījies? Kā? Kad es biju mazs? Nu jā, kad tu sāki tur nodarboties un kā? Tas sākās 91. gadā. 91. Jā, kad es aizceļoju uz Cūkārpu. Cūkāprā, ja? Cūkārpa. Tā. Kā jūs sākāt visu šo ar trikiem? Kad un kur? Pats es nevis šovu, bet trikus? Jā, pašus trikus. Man Visiem tas ļoti interesē, tāpēc tāds ārpus. Ai, visu mūžu, es nezinu, man ļoti tas patīk. Nebija? Nu, kad jūs sapratāt triki, tas ir mans. Tad, kad piedzimu, tad es reiz sapratu, ka Bērnībā, kad piedzimāt. Nē, es piedzimu pieaudzis. Cik bērnībā. Tad visam maziņš. Tad tu saprati, ja? Un tad es man ietikās, jā. Neizslikti. Labi, tātad. Es varu ķerties pie pēdējā jautājuma, vai varbūt vēlaties vēl kaut ko, ja es Jūs varat ķerties, kur jūs vien vēlaties. Aparātors šeit. Paldies par piedalīšanos līdz rītam. Vēlreiz, saprati vēlreiz. Nē, es, kas redzu strādā. Nā, izmantosim šo pašu kārtu. Tā, kāra dūzi izmantosim, ja? Tagad gribu, lai noliec savus rokas šādi. Mēs izmantosim tīro. Jā. Un es šajā rokā ielikšu šo dūzi, ja? Un tu saspied rokas kārtīgi, uzliec otru roku visu un saspied, un tur cieši. Jūs mēģināšu to izvilkt. Un tagad tu savas rokas tāpat noliec. Es paņemšu kalpu, un to es ielikšu tev plauktā, un uzliec otru roku visu. Un tagad es no snipi. Un vajadzētu būt, ka viņas samainās vietā. Tā ir dūzes, un tā ir kalps. Paldies! Zini? Patīk, kā man draudzene dzied? Ko? Patīk, kā draudzene man dzied? Ko teici? Kā draudzene dzied, tev patīk? Es nedzirdu tā vecneķārts. Es varu gulēt tālāk? Tas ir jā? Tas. Es varu.